pieteikšu mūsu nākamo runātāju Paiviju Rasanēnu, par kuru no mūsu sabiedrības, es ceru, retais nav dzirdējis par viņas stāstu, un ka šī ir tāda viena no pēdējo gadu skaļākajām tiesas prāmām, kam viņai ir nācies iet cauri, par ko viņa noteikti pastāstīs pati saistībā ar reliģijas un vārda brīvību. Un tas liek uzdot tādu jautājumu, kādā tad pagrieziena punktā mēs vispār atrodamies šobrīd. Un kas ir piedzīvots? Piedzīvots, ka par kriminālu lietu tapis gadījums, kur tiesai jālemj, vai ar Bībeli saistītu tekstu drīkst publiskot, un vēl vairāk, vai tam drīkst publiski piekrist. Un Paivija pārliecība ir, ja agrīnie kristieši no savas ticības neatteicās pat lauvbedrē, kamdēļ man tas būtu jādara tiesas zālē. Un šodien Somijas parlamenta deputāte Paivija Rasanēna kļuvusi jau par vienu no vārda brīvības ikonām Eiropā. Somijas parlamenta locekli, Somijas Kristīgo demokrātu partijas priekšsēdētāji, Somijas iekšlietu ministre no 2011. līdz 2015. gadam, ārste, 5 bērnu māte, un jau, es ceru, ka nemaldos, 12 mazbērnu vecmāmiņa. Ar aplausiem sagaidām Paiviju Rasanēnu. Pirms tam daži vārdi no vīrkunga. Okay, thank you very much. It's very nice to be here. Liels paldies, liels prieks būt šeit, un mums patiešām ir nepieciešama šāda veida sadraudzība. Liels jums paldies par to. Un jūs jau kaut ko dzirdējāt par mums, un pirms Paivija pastāstīs mazliet vairāk savu stāstu, es pateikšu pāris vārdus. Tad, kā jau es teicu, mēs jau 39 gadus esam precējušies, un kad mēs bijām jaunāki, es jau nesaku, ka mēs tagad esam veci, bet apmēram pirms 40 gadiem mēs uzaicinājām, tātad lasījām un strādājām ar precētiem pāriem. Tika organizētas arī dažādas nometnes un arī strādājām ar ārstiem un organizējām arī šāda veida konferences, lielas konferences. Un es domāju, ka mēs tādā veidā ļoti ieguvām tādus labus pamatus šajās nometnēs, jo mēs daudz ko iemācījāmies, mēs arī ieguvām daudz un mācījām daudz. Un pirms dažiem gadiem mēs uzrakstījām grāmatu, un tā ir arī šeit pieejama, 5 eiro, ja jūs vēlaties to iegādāties. Un tā ir legāla, jo Paivija ir sarakstījusi grāmatu apmēram pirms 20 gadiem, un par to grāmatu šobrīd ir tiesvedība, bet šī gan grāmata ir absolūti legāla, likumīga. Es ceru, ka vismaz līdz šim, un es ceru, ka jūs nenonāksiet cietumā, ja jūs to lasīsiet un nopirksiet. Bet tagad mana kundze ir šeit, un lūdzu vārds jums. Okay, thank you so much and thank you. Liels paldies. Paldies, ka jūs organizējat šo fantastisko konferenci. Un es tiešām no visas sirds vēlos pateikties par jūsu lūgšanām. Tas bija ļoti aizkustinoši, ka jūs mūs svētījāt, tā kā paldies. Un es domāju, ka mums Somijā būtu jāsako jūs piemēram, organizējot šādu veidu konferences. Jo mums ir daudz kopīgi izaicinājumi, kas ir šobrīd aktuāli gan Somijā, gan Latvijā, gan visā rietumu pasaulē. Un es pati arī esmu aktīvi darbojusies pēdējos gados Somijas Kristiešu mediķu asociācijā. Esmu valdes locekli. Un es ļoti novērtēju šāda veida sadarbības tīklu un iedrošinu jūs būt aktīviem tajā. Bet es sākšu savu prezentāciju ar kādu atmiņu, kas ir pirms 60 gadiem Somijā. Do you love Jesus? Vai tu mīli Jēzu? 5-gadīga meitenīte uzdeva šo jautājumu. Ejot mājās no svētdienas skolas.
Un viņa apturēja cietumā priekšnieku uz velosipēda, un viņa turpināja, ka, ja tu neticēsi Jēzum, tu netiksi uz debesīm. Un pārsteigtais vīrietis sazinājās ar meitenes mammu un ieteica meitenei liekt apmeklēt svētdienas skolu, jo citādi viņa pilnībā zaudēs prātu. Bet mamma nekādā ziņā nebija satraukta. Viņa ļāva meitenei turpināt svētdienas skolu. Mana mamma stāstīja šo stāstu no bērnas bērnības. Un man ir jāsaka, ka es neatceros šo pati, bet es atceros dažādus iespaidīgus tādus aizkustinošus brīžus svētdienas skolām. Un mans tēvs strādāja cietumā, un tieši tāpēc mēs dzīvojām tuvumā, tātad šajā ciematā netālu no cietuma. Un šī vide, kā piemēram cietumā, tur ir tādas koncepcijas, dziļas koncepcijas par grēku un dažādām lietām, un tas tur ļoti konkrēti parādījās. Un es kā maza meitenīte atceros, ka es sapratu, ka man ir tāds pats potenciāls izdarīt kaut ko ļaunu, un es to daru tāpat kā tie cilvēki, kas tur ir cietumā. Un tā kā es iedomājos, ka kādu dienu es arī varētu nonākt cietumā. Un es atceros, ka man bija milzīgs prieks, kā mazai meitenītei, kad es varēju lūgt, lai Jēzus piedod manus grēkus un lai es kļūtu par viņa bērnu. Viņš sadzirdēja manu lūgšanu, un viņš ir bijis uzticams visas šo 10 gažu laikā. Un tad es studēju medicīnu Helsinku universitātē un strādāju kā ārste līdz 1995. gadam, kad man ievēlēja Somijas parlamentā. Universitātes mācību laikā es vadīju misionāru darbu, kur piedalījās universitātes studenti, un mēs katru ceturtdienu vakaru devāmies pie cilvēkiem uz mājām un stāstījām par Jēzu. Tātad to mēs darījām mūsu universitātes pilsētiņas teritorijā un stāstījām citiem studentiem. Un vēlāk kā ārste es saskāros ar dažādiem ētikas jautājumiem, tīpaši saistībā ar abortiem, un tas arī kaut kādā veidā rosināja man interesi par politiku. Un kā medicīnas students es jau nolēmu, ka es nebūšu tā, kas pārtrauks cilvēku dzīvību ar abortu un aizstāvēt nedzimušo bērnu dzīvību. Tā ir bijusi man prioritāte, darbojoties parlamentā visu šo gadu laikā, un tas ir arī iemesls, kāpēc sākotnēji vispār es uzsāku savu ceļu politikā. And I have been a member of Finnish Parliament now for 28. Esmu ievēlēta parlamentā 29 gadus, esmu bijusi iekšlietu ministre un arī esmu vadītājas Somijas kristiešu demokrātiem, kristīgiem demokrātiem. Un manā šajā garajā karjerā, kā parlamenta deputātē, es atklāti runāju par savu kristīgo pārliecību, un tā nav mainījusies. Bet pēdējo pāris gadu laikā Somijā 2021 ir notikušas dažādas pārmaiņas. 21. gadā pret mani izvirzīja 3 apsūdzības ģenerāla prokuratūra. Un šis process sākās ar Twitterī, kur es ierakstīju jautājumu evaņģēliskā luterāņu draudzei Somijā, kas parakstījās atbalstīt Praida pasākumu. Un es uzdevu viņiem jautājumu. Es mēģināju saprast, kā tas var būt, ka draudze iestājas par kaut ko tādu, kas ir pret tās pamat pārliecībām. Līdz ar to es uzskatīju, ka tādā veidā cilvēkiem samazināsies uzticība Dievas vārdam. Un tad jau tas varbūt nebūs tikai jautājums par laulību vai dzimti, bet varbūt arī beigās jautājumi pacelsies par glābšanu un par mūžību. Jo, ja rīcība nesaskanēs ar Dievu vārdu. Tad es nofotografēju Bībeles romiešu vēstuli 1. nodaļā, 24. 27. pants, un prasīju, kā draudzes doktrīna un Bībele saskan ar ideoloģiju, kas propagandē grēku un arī viss šīs Praida aktivitātes.
Un vēl es jau kādā 2004. gadā biju izlasījusi kādu šo rakstiņu, kur bija rakstīts, ka vīrieti un sievieti viņš rādīja, un tur tiek runāts par seksualitāti un laulību, un arī homoseksualitātes jautājumu no klasiskās kristietības perspektīvas. Un bīskaps Johana Pohjola no neatkarīgas mazas luterāņu baznīcas, viņš arī saskārās kriminālu vajāšanu, tāpēc, ka viņš bija atbildīgs par to, ka viņš publicēja un darīja visiem pieejamu šo rakstu. Un līdzīgi arī mani uzskati, kurus es paudu kādā radioprogrammā, ko Jēzus teiktu par homoseksualitāti. Nu, lūk, un pēc šiem apsūdzību izvirzīšanas pusotru gadu notika gan intervijas, policijas intervijas, piemēram, 13 stundu garumā un ļoti reāli garš process. Un tas viss likās pilnīgi absurdi. Un vēl pirms dažiem gadiem es taču biju tā, kura bija iekšlietu ministre, un policija bija pakļauta mums, es biju atbildīga par to, un tad pavisam pēc neilga laika mani apsēdina kādā pratināšanas telpā un sāk pratināt par Bībeli un par to vēstījumi, kas ir vēstule romiešiem, ko jūs domājat ar grēka koncepciju un tā tālāk. Sociālos medijos parādījās joks, ka Päivi Räsänen šobrīd nodarbojas ar Bībeles studijām policijā. Policijas iecirknī. Nu, un tā policija šīs pratināšanas beigās vienmēr prasīja, vai 2 nedēļu laikā es esmu gatava izdzēst šo sev rakstīto. Un 2 nedēļas viņi piedāvāja. Es teicu, nē, es to nedarīšu. Es tiešām ticu tam, tas, ka Bībelē ir rakstīts, lai kādas arī būtu sekas. Un ka es neatvainošos par to, ko apostols Pāvils ir uzrakstījis. Iespējamais sodamērs par šo kūdīšanu pret minoritātēm būtu līdz 2 gadiem cietumā vai arī naudas sods. Saskaņā ar Somijas likumu tas ietilpst kara noziegumu un noziegumu pret cilvēcību šajā apakšsadaļā. Un vēl bīstamāk ir tas, ka rezultātā būtu cenzūra, kuras rezultātā visi sociālo mēdīju šie raksti un viss, kas parādās sociālajos tīklos, tas viss būtu jādzēš ārā, jo es jau neesmu vienīgā. Es neesmu vienīgā, kas dažādus kristīgi satura šādus tekstus publicē, un līdz ar to šis tiesas spriedums tad būtu tas, kas pavērtu durvis tam milzīgām šiem cenzūras vilnim. Lūk, un tātad 2 reizes es nonācu rajontiesā, un pagājušajā gadā rudenī apelāciju kārtībā, un es arī apelēju saskaņā ar Somijas konstitūciju un arī starptautiskajām konvencijām, kas garantē vārdu brīvību. Un arī par šīm koncepcijām, kas nenovirzījās no klasiskās kristietības. Un tiesas laikā tātad notika vēršanās pret pamatdoktrīnu, un prokurori apgalvoja, ka mani uzskati, ka doktrīna ir tātad mīli grēcinieku, bet ienīsti grēku. Un tika parādīts, ka šeit nevar, ja tu nosodi cilvēka rīcību, tad vienlaikus tu nosodi arī pašu cilvēku. Tātad nav nošķīrums starp cilvēku rīcību un personību. Un līdz ar to tad otrs cilvēks tiek uzskatīts par
mazāk nozīmīgi. Bet tas ir pret veselo saprātu un kristietības uzskatu. Un tiesā es arī teicu, ka es esmu uzaudzinājis 5 bērnus un ir bijuši laiki, kad man ir bijis jāsoda kāds par sliktu uzvedību, bet tas nekad nenozīmēja, ka es uzreiz teiktu, ka tu kā bērns vairs man neesi tik vērtīgs kā cits bērns un ka es tevi vairs nemīlu vai mīlu mazāk. Un prokurori centās arī noliegt Bībeles vēstījumu, jo Dievs ir radījis visus cilvēkus pēc savu tēlu, un mums visiem ir vienlīdzīga vērtība, bet mēs visi arī esam grēcinieki. Un cilvēka cieņa tiek mazināta grēka dēļ, un grēks ir teoloģiska koncepcija, kas raksturo attiecības starp Dievu un cilvēku. Un Dievs ir tas, kas definē, kas ir grēks. Un Dievs tik ļoti mīlēja visus cilvēkus, ka viņš atdeva savu vienīgo dēlu, lai tas nomirtu pie krusta, lai ciestu sodu, kas bija jāizcieš mums, mūsu grēku dēļ. Un Helsinku rajona tiesa vienbalsīgi attaisnoja visās apsūdzībās 2022. gadā. Un es arī priecājos, ka man bija iespēja norādīt vairākus šos maldinošās lietas, ko prokurori norādīja, bet man jāsaka, ka tas bija pats grūtākais visā šajā procesā, jo tāpēc, ka atkal un atkal prokurori apsūdzēja mani, ka es apgalvoju kaut ko tādu, ko es nekad neesmu apgalvojis. Nu, piemēram, ka es esmu teikusi, ka Dievs neradīja LGBT cilvēkus, vai arī, pieņemsim, ka es uzskatu viņus par zemāk stāvošiem. In summary, un kopsavilkumā prokurori apgalvoja, ka katrs var ticēt, kam grib, un piekrita, ka Bībeles citēšana ir atļauta, bet arī tika teikts, ka vārda brīvība ir jāierobežo šajās ārējās reliģijas izpausmēs. Un tāpēc viņi argumentēja, ka tas, ko es publicēju, tātad savas ticības publicēšana, ir krimināla. Un pēc būtības es atcerējos tāda paša ierobežoto izpratni par reliģisko brīvību, kad es biju ministre un biju atbildīga arī par baznīcu jautājumiem. Un tad man, piemēram, bija kāds ķīniešu kalpotājs, mācītājs, kas viesojās Somijā, un mēs diskutējām par reliģiskiem jautājumiem, jo viņš bija atbildīgais Ķīnā par šiem reliģijas jautājumiem. Un viņš teica, ka Ķīnā tu vari ticēt savā prātā, kam tu gribi, bet ir nepieciešams ierobežot ticības izpausmi, ja tā rada spriedzes sabiedrībā vai palielina spriedzes sabiedrībā. Līdz ar to sabiedrībā ģenerāla prokurors mūsu galvenajā izdevumā avīzē, ka lai gan viņa nonāk šeit tiesā, Bībele joprojām ir pieejama bibliotēkās, un tieši tāpat ir pieejama Hitlera grāmata Mein Kampf, un nav aizliegts lasīt, diskutēt par šiem vēsturiskajiem tekstiem, bet jautājums ir par to, vai sabiedrībā, vai publiski jūs tam piekrītat vai nepiekrītat. Un tad novembrī apelācijas tiesa lēma atkal, ka visas apsūdzības pret mani tika atceltas. Un tikko taisnota. Un es cerēju, ka prokurori tagad būs apmierināti ar šo otrā līmeņa jau lēmumu. Bet pirms dažām nedēļām uzzināju, ka ģenerāla prokurors paziņoja, ka viņš arī augstākajā tiesā lūgs atļauju apelācijai par šo vienbalsīgo attaisnojumu.
Un es gribētu teikt, ka šis lēmums mani pārsteidza, bet es joprojām esmu pārliecināta. Esmu gatava turpināt savu ceļu un aizstāvēt gan ticības brīvību, gan vārda brīvību, arī augstākās tiesas priekšā Somijā, un, ja būs nepieciešams, arī Eiropas cilvēktiesību tiesas priekšā. Lai gan 6 tiesneši no 2 tiesām neatrada neko nelikumīgu manos tekstos, tomēr prokurors joprojām vēlas, lai arī augstākā tiesa izskatītu šo lietu. Es šo visu saprotu, tāpēc, ka šis ir precedents, un viņi vēlas patiešām pārbaudīt šīs te robežas un kas ir iespējams. Un šī lieta tiesās ir vēsturiska no vārda brīvības un ticības brīvības skatu punkta, jo tāpēc, ka pirmo reizi krimināla lietā tiesai bija jāskatās un jāspriež, vai mācība, kas ir saistīta ar Bībeli, vai to var publiski paust un tai piekrist. Šis iespējamais attaisnojums, tātad attaisnojušs spriedums no augstākās tiesas, visticamāk radīs ļoti spēcīgu šo legālo likumisko precedentu, tiesvedību, un tas attiecīgi būs pēc tam kā vadlīnijas attiecībā uz līdzīgām potenciālām apsūdzībām nākotnē. Un augstākās tiesas lēmumam būs arī ļoti ievērojama ietekme arī uz likumdošanu Eiropā. Visticamāk, ka tas arī nostiprinās kristiešu brīvību runāt par to, kas tiek mācīts Bībelē. Tā kā man jau ir 2 uzvaras, un es lūdzu, lai būtu arī 3. šajā augstākajā tiesā. Es esmu uzskatījis un uzskatu to par privilēģiju un tiešām pagodinājumu, ka es tieši varu aizstāvēt šo vārda un izpausmes brīvību, kas ir viena no pamattiesībām. Un visām šajā procesa laikā es tiešām jūtu lūkšanu spēku, kas bija par mani, Somijā, visu šo laiku. Un mani iedrošināja tūkstošiem ziņu, ko es saņēmu gan no Somijas, gan no ārzemēm, kur cilvēki man rakstīja, ka Dievs viņus ir aicinājis lūgt un arī uzticēties Dieva vārdam, un aicināja arī mani to darīt. Un es esmu tiešām ļoti, ļoti priecīga, ka es saņēmu arī ziņas, kur cilvēki man teica, arī geji man atzinās, ka viņi visu šī procesa laikā ir satikuši Kristu. Un tātad klausoties visas šos pārraides no tiesas zāles, kas man bija, un arī vairākās intervijās un preses konferencēs, tā kā cilvēki ir nākuši arī pie Jēzus. Es uzticos, ka viss šis process ir Dieva rokās, un ka tam visam ir savs mērķis. Un kas man liek visvairāk priecāties, ir tas, ka šis ir atvērs un pavērs fantastiskas iespējas arī evaņģēlija vēstījumu nest plašākā telpā, gan tiesas telpās, gan policijas šajos iecirkņos, gan arī preses konferencēs. Man parādījās tādas iespējas, kas man agrāk nekad nebija bijušas un kas man nebūtu parādījušās bez šīm apsūdzībām. Arī augstās sabiedrības interese manā tiesvedībā bija tāpēc, ka Somijā, kas ir valsts, kur ir balstīta kristiešu vērtībās, tā ir kristietība ir ievijusies kopš vēstures, un arī tā ir valsts, kur ir šīs tiesības cilvēkiem, un
šāda veida apsūdzības tiek izvirzītas, tāpēc tās bija īpaši visu acu priekšā un visiem interesēja, kā šī lieta attīstīsies. Un tiešām, kā lietas Somijā šobrīd jau ir aizgājušas tik tālu. Bet, ja mēs runājam par cilvēku tiesību esamību un svarīgumu, šis svarīgums tiek nostiprināts plašā mērogā. Tās ir tiesības, kas pienāk katram, cilvēka cieņa. Tā ir veidojusies no senajām reliģiskajām tradīcijām. Cilvēka cieņas izpratne nāk no jūdeiskās kristietības konceptiem, kas bija kā reakcija uz dažādām praksēm senajā Romā. Kristietības uzskati par cilvēka cieņu parādījās laikā, kad notika šīs gladiatoru cīņas, krustāsīšana, zīdaiņu pamešana, kas rezultējās viņu nāvē. Tīpaši attiecībā uz slimajiem, negribētajiem bērniem. Tajā laikā tas bija ļoti izplatīts. Šī senā romiešu kultūra nedeva un neapstiprināja tiesības katrai personai. Izpratne par cilvēku tiesībām nebija tāda, kā tā ir šodien. Bet kristietība nāca ar šādu radikālu paziņojumu, ka visi cilvēki ir radīti pēc Dieva tēla un līdzības. Un, kad kristietība arvien vairāk izplatījās, tad arī arvien vairāk tā iestājās pret barbarismu senajā pasaulē. Jūdu kristiešu mantojums nodrošina tādu pamatu mūsu ticībai, kur netiek nekādi apšaubīti cilvēka dzīvības vērtība. Mums ir jāapzinās, kādas ir šīs pasaules uzskata, politiskās un citas vajadzības, nodrošinot, ka mēs cienam cilvēka cieņu un ievērojam vienlīdzīgas tiesības visiem. Kristiešu vērtības ir tādas vērtības, kas ir ES nolīgumu pamatā, kā arī Eiropas konstitucionālās tradīcijas pamatā, jo īpaši saistībā ar cilvēka cieņu, pamatbrīvībām un vienlīdzību. Mācība par laulību un seksualitāti Bībelē. Tās pamats ir mīlestība, nevis naids. Naida pamata vēstījums ir balstīts uz no vienas puses kristiešu mācību par radīšanu un otras puses par šo te ļaunumu. Vārdi kristietība rietumu pasaulē tiek uztvertais ar aizvien lielāku naidīgumu, un mēs redzam, ka šī došanās prom no kristiešu pasaules uzskata ir skaidri saskatām tādās lietās kā jaunas dzīvības radīšana vai dzīves noslēgums vai laulība. Un mēs redzam, ka šī cīņa notiek arī valodas ziņā, tiek izmantoti tādi vārdi kā vienlīdzība, mīlestība vai pat varavīksne pilnīgi jaunā nozīmē. Un tagad jau ir politiski nepareizi teikt kaut ko negatīvu, piemēram, par dzimumu ideoloģiju vai aizstāvēt nedzimušu bērnu cilvēktiesības. Mēģinājums izjaukt dzimumu sistēmu, kas balstās uz diviem dažādiem dzimumiem, jo īpaši kaitē bērniem. Pirms dažiem gadiem Somija pieņēma jaunu abortu likumu. Diemžēl ļoti tāda bēdīga situācija pašlaik mums ir, un es pret šo likumu spēcīgi iebildu. Un pašlaik ir nepieciešams tikai apstiprinājums no viena ārsta, lai izbeigtu grūtniecību. Un tagad Somijas iedzīvotājs var pieprasīt medicīnisku abortu līdz pat 12 grūtniecības nedēļām, nesniedzot nekādus citus iemeslus. Un gandrīz visi
Aborti Somijā notiek balstoties uz sociāliem apsvērumiem. Bēdīgi ir arī tas, ka mūsu tiesību akti šajā jomā nepieļauj to, ka, teiksim, veselības aprūpes speciālistiem būtu tiesības atteikties no abortu veikšanas vai nāk klajā ar kādiem paziņojumiem par abortu veikšanu, balstoties uz savu personīgo pārliecību. Pēc apaugļošanas nav kādas konkrētas augļu attīstības stadijas, kad tiktu uzskatīts, ka bērns jau ir kļuvis par cilvēku. Centrālā nervu sistēma sāk attīstīties embrija 3. dzīves nedēļā un sirds sāk darboties pēc 1 nedēļas, un tas ir ilgi pirms aborta maksimālajiem termiņiem. Pirms šī jaunā likuma pieņemšanas aborta atbalstītāji norādīja, ka auglis tie ir tikai kaut kādi audi un ka sievietēm pašām ir tiesības izlemt par savu ķermeni. Un auglis mātes miesās nav vienkārši kaut kāds audu gabals, tas ir cilvēks ar saviem gēniem, kas spēj just sāpes un spēj just pieskārienus. Visu cilvēku nozīmīgākās tiesības ir tiesības uz dzīvību. Un gan bioloģija, gan kristiešu pasaules uzskats apliecina, ka cilvēka dzīvība sākas brīdī, kad tiek apaugļota olšūna. Šis jautājums ir arī ārkārtīgi svarīgs, runājot par kristiešu uzskatu par cilvēku, jo cilvēka dzīves svētums ir balstīts uz to, ka visi cilvēki ir radīti pēc Dieva līdzības. Un kas ir vēl pārliecinošāk, Dieva dēla cilvēciskums nesākās tad, kad viņš piedzima Bētlemē, bet vēl 9 mēnešus agrāk, tad, kad viņu ieņēma mātes klēpī. Un ja Dievs uzskatīja šo mazo embriju par pietiekami cilvēcisku par cilvēku, kā mēs varam apstrīdēt nedzimušo bērnu tiesības uz dzīvi? Pašlaik Somijā mums samazinās dzimstība un ir rekord zems dzimušo bērnu skaits. Un mūsu esošā pieeja ir izraisījusi šo zemo dzimstību, un daudzās rietumu sabiedrībās mūsu kultūrā netiek atbalstītas stabilas laulības kā tādas, jo viens no efektīvākajiem veidiem, kā samazināt abortu skaitu, ir nodrošināt pozitīvu ģimenes politiku, nodrošināt atbilstošu veselības aprūpi un atbalstu vientuļajiem vecākiem, lai būtu abortam alternatīvas. Un jāsaka, ka šajā ziņā sabiedrība nebūtu nav rīkojusies tā, kā būtu nepieciešams. Aborts ir kļuvis par vieglu risinājumu sociālām problēmām. Sociālās problēmas ir jārisina ar sociālām politikām un praksēm, nevis nogalinot dzīvību. Pavisam nesen mūsu parlaments arī ir lēmis par tādu lietu, kas nāk par kas ir īpaši kaitējoši jaunošiem, proti tā sauktais translikums. Tagad personas var mainīt savu juridisko dzimumu, vienkārši deklarējot šo jauno dzimumu un neveicot nekādas medicīniskus novērtējumus, piemēram, psihiatriskus. Par 18 gadiem vecāki cilvēki var mainīt savu juridisko dzimumu. Un es satraucos par faktu, ka vairums parlamenta deputātu atbalsta ideju, ka šo te tiesību aktu varētu piemērot arī nepilngadīgajiem.
Un jaunieši bērni, kam ir kādas garīgas problēmas, varētu šo dzimumu mainīt pavisam viegli. Jo ir skaidrs, ka šāda veida terapijās, kur tiek mainīts dzimums, tur netiek ņemti vērā arī dažādi garīgi, psihiatriski un psiholoģiski aspekti, kas ir saistīti ar dzimumu neatbilstību. Mūsdienās daudzas jaunas meitenes saņem, piemēram, hormonu blokatorus, lai veiktu šo pārēju uz otru dzimumu. Tas ietekmē arī izaugsmi un attīstību, un par šo hormonu blokatoru ietekmi mēs pat nezinām, kāda tā varētu būt. Vairākās Eiropas valstīs notiek sarunas par to, ka varētu legalizēt eitanāziju. Arī Somijā tas ir ļoti aktuāls jautājums. Eiropā mēs esam nonākuši dīvainā situācijā. Mums kā reģionam ir kopējas Eiropas vērtības, un vienlaikus eitanāzija vienā valstī ir atļauta kā laba, pamatota medicīniska procedūra, bet kaimiņu valstī tā varētu tikt uzskatīta par sēriju veidu slepkavību. Viena medicīniskā procedūra ir legāla Beneluksa valstīs, bet citās Eiropas valstīs par šādām darbībām uzrādzītu apsūdzību. Eitanāzijas procesā ārsts aktīvi piedalās pacientu nogalināšanā, parasti injicējot indi pacienta ķermenī. Es gribētu teikt, ka pirms dažiem gadiem redzēju, ka mūsu parlamenta deputāti noraidīja eitanāzijas un asistētas pašnāvības likuma projektu, jo šis termins tiesības nomirt ir maldinošs un pretrunīgs. Jo starptautiskos nolīgumos tiek atzītas cilvēku tiesības uz dzīvību, nevis tiesības uz nāvi. Un dokumentos pat tiek aicinātas valdības aizsargāt šo dzīvību. Kā medicīniskās fakultātes studente es pavadīju laiku kopā ar tādu vecu, paralizētu sievieti. Viņai bija bijusi saruna ar ārstu pirms daudziem gadiem. Pēc tam, kad viņa bija kļuvusi par gulošu uz gultas, tad viņa bija depresīva, bija sūdzējusies ārstam un teikusi, kāds no mums labums no tādiem invalīdiem, kas guļ uz gultas, ka mums ir jāmirst. Un ārsts bija teicis, ka jūs īstenībā pildat vissvarīgāko uzdevumu sabiedrībai, jo jūs mācat mums, ko nozīmē, ka mīli sev tuvāko. Un es šo vēstījumu sapratu. Cilvēki, kas ir visatkarīgākie no citu aprūpes, vienkārši viņu bezpalīdzības dēļ, tie ir tie cilvēki, kas palīdz mums kā sabiedrībai atbalstīt vērtības, kas ir galvenie mūsu sekmju veicinātāji. Mūsu sabiedrībai jābūt balstītai uz mīlestību pret tuvāko, cilvēka cieņas ievērošanu un savstarpējo palīdzību un atbalstu, jo šādas sabiedrības pat smagos laikos var izdzīvot. Kampaņas un organizācijas, kas atbalsta eitanāziju, stāsta par savu mērķu sasniegšanu, veidojot atkal jaunus terminus. Izmantojot eifēmismus. Viņi nesaka nogalināšana, bet palīdzība nāvē, vai laba nāve, vai asistēta nāve, vai cieņpilna nāve, vai žēlastības nāve. Tomēr kristiešu uzskats par cilvēci vai cilvēciskumu ir bijis ārkārtīgi svarīgs, lai mēs izstrādātu un lai mums būtu šis jēdziens par to,
kas ir cilvēka cieņa un ka cilvēka dzīvība ir absolūta, jo Dievs ir radījis cilvēku pēc savas līdzības. Dzīvība ir dāvana, un tikai Dievs, kas dzīvību ir devis, tikai Dievam tā tad ir tiesības šo dzīvību arī atņemt. Es arī gribētu uzsvērt, ka cilvēka dzīvības principa apšaubīšana ir ārkārtīgi svarīga arī mums kā ārstiem. Ja mēs pieņemam šo principu, ka var iznīcināt dzīvību, ka tā ir tikai viena no terapijas opcijām, tas pilnībā mainītu ārstu attieksmi. Un ārstiem varētu būt jāizvēlas tādas opcijas vai tādi varianti, kas nebūtu nenodrošina pacienta dzīvības saglabāšanu. Dargie draugi, atcelšanas kultūras paplašināšanās, cilvēka publiska apsūdzēšana sociālos medijos vai profesionālās aprindās ir drauds jebkurai brīvai sabiedrībai, kura apgalvo, ka esot toleranta. Vairumā Eiropas valstu ir sasniegta tieši tāda stadija, kad tiek aizvien aktīvāk īstenota cenzūra. Manā ieskatā, mana lieta ir labs piemērs tam, kā tiek neliederīgi tērēta nodokļu maksātāja nauda, tiek novērsta uzmanība no patiesiem noziegumiem, un tas pašlaik notiek Eiropā, kur jūs, kā zinat, iepriekšējais sasaukums bija pieņēmis tiesību aktu Anglijā, kur tiek kriminalizēta jebkāda iespējamā ietekme uz lēmumu par cilvēka dzīvību, piemēram, arī tā sauktā klusā lūkšana. Tagad tiek aizvien vairāk paaugstināts šis slieksnis, lai kāds varētu atsaukties, piemēram, uz Bībeli. Un daudzi jaunieši saka, ka viņi jau baidās, ka viņus tagad apsaukās par tādiem, kas tic Bībelei. Un tas ietekmē arī viņu sociālo pieņemšanu. Un tieši tāpēc mums ir vajadzīgs aizvien lielāks savstarpējais iedrošinājums. Mums ir jālūdzās vienam par otru. Un ja mēs tagad neizmantosim savas tiesības brīvi izteikties, tad iespēja mums to darīt kļūs aizvien mazāka. Un mēs jo īpaši tiekam aicināti stingri atbalstīt tās svēto rakstu daļas, kas atbalsta mūsu pārliecību. Agrīnie kristieši neatteicās no savas ticības lauvu būrī, tad kāpēc mums būtu pašlaik jāatsakās no savas ticības, cīnoties ar mūsdienu izaicinājumiem? Cilvēka iekšējā pieredze ir aizvien vairāk kļuvusi par mūsu realitātes rādītāju. Sirds balss saka mums, kas ir pareizi un kas ir nepareizi. Ir jāsaprot, ka mēs esam vērtīgi, radīti pēc Dieva līdzības, bet vienlaikus mums arī ir šis iedzimtais grēks. Un tā varbūt ir tā lielākā kristiešu mārketinga problēma. Tāpēc es gribētu pastāstīt par tādu ļoti specifisku pieredzi. Pirms daudziem gadiem es piedalījos paneļa diskusijā par prostitūciju. Šo sarunu vadīja tāds slavens plašsaziņas līdzekļu darbonis. Un pārējie paneļa diskusijas dalībnieki atbalstīja juridiski atļautu prostitūciju. Bija pārstāvi no daudziem plašsaziņas līdzekļiem, un paneļa diskusijas zvaigznē bija jābūt sievietei, kuru nu pat bija sarakstījusi grāmatu
kuras nosaukums bija prostitūcija, ir mans aicinājums. Es sapratu, kādā situācijā es atrados, un es lūdzu manus draugus par mani lūgties, un manas lūgšanas sasniedza dzirdīgas ausis pilnīgi pārsteidzošā veidā. Kad es ienācu paneļa diskusijas atrašanās vietā, bija radies pārpratums, un galvenie runātāji nespēja ierasties dažādu apstākļu dēļ, un viņu aizvietoja kolēģi vārdā Īrisa, un šī Īrisa pārsteidza klausītājus un paneļdiskusijas dalībniekus. Paneļdiskusijas vadītājs uzdeva jautājumu, kuru es jau gaidīju. Viņš vaicāja, ko jūs, Īrisa, domājat par cilvēkiem, kuri nosoda jūsu nodarbošanos un uzskata, ka tas ir daudz sliktāk nekā kāds darbs. Īrisa nemēģināja aizstāvēt šo nodarbošanos, bet tā vietā teica, ka patiesībā es esmu pārtraukusi un nodarbosies ar prostitūciju, jo pirms dažiem mēnešiem es atklāju Jēzu. Viņa teica, ka jau no sākuma bija sapratusi, ka prostitūcija pārkāpj Dieva gribu un Dieva baušļus. Bet tad viņa arī teica, ka viņa nav varējusi atteikties no prostitūcijas iepriekš atbilstoši Mūzes likumiem, gan pateicoties Jēzus upurim. Viņa to visu stāstīja ar asarām acīs un beigās teica, ka vienīgā vieta, kur seksam ir vieta, tā ir laulība starp vīrieti un sievieti. Sieviete noslēdz laulību kā jaunava un vīrietis paliek uzticīgs līdz nāvei. Un tad viņa teica, ka ja auditorijā ir kāds, kurš zina, ka ir pārkāpis Dieva baušļus, tad varat pēc šī pasākuma atnākt pie manis, un tad mēs kopā lūksimies par jums. Un tad jūs arī sapratīsiet, ka jūsu grēki ir piedoti, pateicoties Jēzum. Pēc viņas atbildes bija pilnīgs klusums. Paneļa diskusijas vadītājs teica, ka laikam neko šeit vairs nevar piebilst, kā beigās tikai āmen. But spoken by Iris, the ethics of marriage from a Christian person. Bet Īrises teiktais par laulības ētiku bija daudz pārliecinošāks nekā tas, ko es būtu pati varējusi pateikt. Jo pirmkārt viņa atklāja faktu, ka beigās katra cilvēka sirdsapziņa atbalsta kristiešu uzskatu par cilvēku. Kad mēs pārkāpjam Dieva baušļus, mēs dziļi sevī savā sirdīs zinām, ka tas nav pareizi. But what is more important? Tomēr vēl svarīgāk ir tas, ka tikai pateicoties ticībai mēs varam saņemt drosmi un paskatīties godīgi uz saviem grēkiem, uz savu grēcību. Un šis vēstījums par krustā sisto Jēzu un augšām celšos Jēzu ir kaut kas tāds, kas ir iedvesmojis kristiešus gadsimtiem ilgi, neskatoties uz vajāšanām, neskatoties uz grūtībām. Un šis vēstījums vai šī vēsts arī palīdz mums tikt galā ar mūsdienu izaicinājumiem. Pāvils ir norādījis, brāļi un māsas, stāviet cieši savā ticībā un ticiet tam, ka mūsu vēsts jums rakstiski vai mutiski, tā būtu jāievēro. Un mūsu laiki arī liek mums pieturēties pie šīs mācības, pie šīs vēsts. Un vēl no vecās derības Ester arī tika iedrošināta rīkoties un
aizstāvēt Dieva tautu jūdus. Iespējams, ka viņa bija izvēlēta kļūt par valdnieci tieši šādas iespējas izmantošanas dēļ. Un varbūt, ka mēs varam sev uzdot tādu pašu jautājumu. Varbūt, ka mēs esam šeit šobrīd kādu konkrētu uzdevumu veikšanai. Varbūt, ka šis laiks ir tieši tāpēc, ka mums kaut kas konkrēts ir jāizdara. Un tieši šādos laikos jūs esat dzimuši, lai mīlētu tuvāko, lai panāktu taisnīgumu un lai nestu Dieva vēsti un īstenotu vai dzīvotu atbilstoši evaņģēlija principiem. Es aicinu visus būt drosmīgiem, būt gudriem, dzīvot atbilstoši Jēzus vēstī, kas ietekmē cilvēku kopienu un veselu valstu dzīvi un maina šo cilvēku kopienu un valstu dzīvi. Aicinu jūs turpināt arī izmantot ticības brīvības un tiesību uz izteiksmes brīvību. Tiesības. Paldies un lai Dievs jūs svētī. Lūdzu aplausi, jā, droši. As you can see, we love you. Redzat, mēs jūs mīlam. On this note, I'm afraid I'll have to ask this question. Un man būs laikam jāuzdod šis pirmais jautājums, jo tas ir vispopulārākais. Jums bija jūsu grūtības, un paldies par šo liecību. Vai jūs saņēmāt pietiekamu atbalstu no baznīcas kopienas tieši jūsu lietā? Un kāda jūsu ieskatā ir vispārējā gaisotne saistībā ar baznīcas gatavību cīnīties? Pirmkārt, es esmu ļoti pateicīga par to, ka es saņēmu ļoti daudz atbalsta, daudz lūgšanu. Tūkstošiem cilvēku man ir teikuši, kristieši, ka viņi par mani lūdzas. Un es nejūtos tā, ka man kāda atbalsta trūktu. Tomēr, kad jūs vaicājat par baznīcu, Somijā galvenā baznīca ir Soma evaņģēliska luteriskā baznīca. 64% mūsu iedzīvotāju ir šīs baznīcas locekļi. Tomēr baznīca ir ļoti sašķelta. Baznīcas vadītāji, bīskapi ir ļoti liberāli, ļoti uz vauku kultūru vērsti. Ir daudz mācītāji, kas pat laulājas ar viendzimumu laulībā. Un mums baznīcā ir ļoti sarežģīta situācija. I would say that the official church, the leadership, the bishops, they have not supported me. Un gribu teikt, ka oficiālā baznīca mani nebūtu nav atbalstījusi, piemēram, bīskapi, jo šis stāsts jau vispār sākās ar to, ka es viņus kritizēju. Un tāpēc es arī saprotu viņu atbalsta trūkumu. Tomēr ir daudz mācītāju, daudz konservatīvu organizāciju baznīcā, kas ir mani atbalstījušas. Arī katoļi, pareizticīgie, brīvās baznīcas, pentekostālās baznīcas, tās ir mani atbalstījušas. Esmu tiešām ļoti pateicīga un priecīga, ka man šāds liels atbalsts ir bijis. Un vēl sakojošs jautājums, vai bija kāda institūcija, ko jūs gaidījāt, ka atbalstīs un nesaņēmāt un bijāt vīlusies gal galā? Of course, I was a little bit. Nu, jā, varbūt es nedaudz biju vīlusies par to, ka bīskapi mūsu baznīcā neatbalstīja, lai gan, kaut vai ja nepiekrīt tieši man, bet tomēr atbalstīt to pēc būtības brīvību runāt un izteikt savu viedokli. Un es biju cerējusi, ka Somijas arhibīskaps vismaz sniegs kādu paziņojumu
atbalstot runas brīvību un ticības brīvību. Jo tāpēc, ka tas ir ļoti būtiski visiem kristiešiem, vienalga, varbūt kāds ir viņu specifiskais viedoklis tieši manā lietā, bet vispār kopumā, vispārīgi runājot un vispār attiecībā uz jebkuru cilvēku, ne tikai kristiešiem, ka mums ir šīs brīvības. Un es gribēju arī teikt, ka tad, kad mana lieta jau publiski kļuva populāra, Somijā tika dibināta asociācija, kas veicināja runas un ticības brīvību, īpaši kristiešiem. Un vairāki ļoti prominenti kristieši pievienojās šai asociācijai. Un tā strādā un atbalsta ne tikai mani, bet arī visus citus, kuri nonāk sarežģītā situācijā savu viedokļu dēļ. Tā kā, jā, ir ļoti svarīgi, lai būtu šāda asociācija, kas stāv aiz jums. Paldies. Un nākamais jautājums. Iespējams, ka jūs neesat absolūtiste attiecībā uz runas brīvību. Tātad, kur tad ir robežas? Kur beidzas runas brīvība? Jā, tas ir ļoti, ļoti labs un, protams, būtisks jautājums. Un es domāju, ka pamats ir tajā, ka mums ir runas brīvība un mums ir brīvība izteikt savu viedokli, jo es uzskatu, ka tā ir Dieva dotā privilēģija cilvēkiem, jo cilvēki ir tie vienīgie, kas runā. Un līdz ar to šis runas spēks un tā iespēja un autoritāte mums kaut ko pateikt. Ja mēs paskatāmies arī pirms Dievu, tad viņš arī runā un tādā veidā darbojas. Un tā kā mēs esam radīti pēc Dieva tēla, tad cilvēki arī runā un līdz ar to kaut ko paveic. Bet ir robežas likumā, kurām es pilnīgi piekrītu, piemēram, bērnu pornogrāfija vai draudēt ar vardarbību. Un patiesībā es pati nepieņemu nekādu naida runu, piemēram, pret gejiem, apsaukājot viņus dažādos vārdos, rupjos vārdos un tā tālāk. Bet tas, par ko es runāju par grēka koncepciju. Un es neuzskatu, ka tā ir naida runa, tā ir mīlestības runa, bet naida runas koncepcija, es teiktu, ka ir ļoti bīstama, jo šobrīd mums ir tik daudz un pretrunīgi viedokļi un uzskati par to, kas tad ir naida runa, ko tas nozīmē. Un, piemēram, Somijas likumdošanā mums pat vēl nav šis termins iekļauts. Mums ir vienkārši likums pret vēršanos pret minoritātēm. Bet es domāju, ka šīs iniciatīvas, kas Eiropas komisijā ir parādījušās attiecībā uz to, lai tiktu izveidota Eiropas līmeņa likumdošana, kas vērstos pret naida runu. Un es uzskatu, ka tas varētu būt arī iespējams kaut kādā ziņā bīstam. Un jūs kā kristiete, kur jūs saņēmāt spēku iet cauri visiem šiem tiesas procesiem, ko jūs iesakat citiem kristiešiem šeit Latvijā, ja viņi piedzīvot kaut ko līdzīgu? Jau no paša sākuma man bija ļoti tāda dziļa izjūta, ka šis ir mans aicinājums. Sākumā, kad es uzrakstīju Twitterī šo tvītu un, pastāstīšu, kāds notika. Tātad mēs bijām uz vasaras mājiņā un Nils uzkarsēja saunu un es biju tajā vasaras mājiņā un
Un es biju ļoti noskamusi par šo faktu, vai es pat varētu teikt, ka biju šokēta par šo baznīcas lēmumu. Un es uz ceļiem lūdzu, Bībeli man priekšā, un es prasīju Dievam, ko man tagad darīt, vai man varbūt izstāties no baznīcas vai kaut ko citu, un es saņēmu ļoti skaidru vīziju par to, ka mūsu baznīca ir kā laiva, kas skrimst, un cilvēki ir briesmās. Visi tie cilvēki, kas ir šajā laivā, viņi var aiziet bojā, un izskatās, ka viņi visi guļ. Un ka ir jābūt kādam, kas viņus pamodina. Un tieši tāpēc es arī paņēmu savu datoru, nofotografēju šo Bībeles pantus un uzrakstīju Twitterī šo ziņu. Un man bija tāda dziļa sajūta, ka man tas bija jāpasaka, ka tas man bija jāizdara. I think that un es domāju, ka un es gribētu jūs arī iedrošināt, ka šis process, lai gan tas ir bijis ļoti garš, apmēram 5 gadus, un, jā, protams, ir bijuši arī ļoti tādi tumši un smagi brīži, bet es kopumā esmu jutusies tā, ka daudzajādā ziņā tā ir, tas ir bijis kā mana prioritāte, kā mans aicinājums. It has opened un ka tas ir atvēris un pavēris tik daudz iespējas, kuras man iepriekš nekad nebija bijušas. Tāpēc esmu ļoti pateicīga par to, par šo procesu. And I want also to encourage you. Un es vēlos arī jūs iedrošināt. More than ever before. Vairāk nekā jebkad agrāk. Seen how God keeps. Es esmu redzējusi, kā Dievs tur savus solījumus. To, ko Bībele ir teikusi. And what Jesus has promised. Un ko Jēzus ir solījis. Difficult situations. Ka grūtās situācijās es esmu jutusi, ka šie apsolījumi ir tik konkrēti šajās situācijās. Un tas ir devis man tiešām ļoti daudz prieka. Tāpēc es gribu iedrošināt, ka, ja jūs gribat redzēt, kā Dievs tur savus solījumus, tad nebaidieties. It is said multiple times in the Bible. Jā, tas ir vairākas reizes teikts Bībelē. On a more personal note, regarding your Un tad family, personīgāk par jūsu ģimeni, kā šis tiesvedības process ietekmē jūsu ģimeni, un kā jūs tikāt galā ar visu to, kas notika ģimenē. I'm so thankful and grateful that es esmu ļoti pateicīga, steadfast support ka man bija nelokāms atbalsts no mana vīra no paša sākuma. And also from our 5 grown-up un no mūsu 5 pieaugušajiem bērniem, kā piemēram mans dēls, viņš arī tiesā sēdēja aiz manis, atbalstīja mani, viņš gribēja ierasties un būt par atbalstu, viņi lūdz Dievu par mani, es vienmēr saņēmu šīs ziņas no viņiem, mamma, mēs lūdzam par tevi. So I have to say that it is a privilege. Un man ir jāsaka, ka tā ir privilēģija, ka man ir šāda ģimene, ka man ir ģimenes, es esmu tiešām ļoti laimīga. Protams, ka it has been very, very important. Tas man ir bijis ļoti, ļoti svarīgi, ka ģimene man atbalstīja. Amen. Thank you to the husband once more. Jā, paldies vēlreiz vīram. Un vai ir noteikts, kas inicijēja šīs apsūdzības, un vai jums nav tādas nepatīkamas izjūtas, ka kurš tad ir stāvējis tā, vai jūs satikāt tos cilvēkus? Protams, bija prokurori, kas izvirzīja apsūdzības, bet kas bija tas, kurš iesniedz šo? Sākumā šo kriminālu iesniegumu iesniedz vienkārši parasts cilvēks. Es nezinu to sievieti. Es zinu vēlāk uzzināju viņas vārdu, bet viņa nav nekādas slavenībās Somijā.
Un vēl citas sūdzības par to baznīcas šo rakstu un arī pār citām lietām. Kopā bija 5 tātad šīs sūdzības. Tās citas atkal iesniedz Somijas luterāņu mācītājs no mūsu baznīcas, kurš ir arī pētnieks Helsinku universitātē. Yes, so, but I think that because this process was such that Bet tā kā tas process, piemēram, policija, kas izmeklēja šo procesu, bija tā, ka policija pratināšana laikā, kad viņi izmeklēja šo lietu, viņi neatrada nekādu noziedzīgu nodarījumu. Un pēc būtības negribēja turpināt procesu. Policija man teica, ka, ja tas būtu mana teikšana, teiksim, tas inspektors teica, tad jums te nebūtu jāsēž, bet tieši ģenerāla prokurors bija tas, kas virzīja šo visu uz priekšu, tātad bija kā atslēgas cilvēks, kas gribēja un pieprasīja, lai policija turpina procesu. Un tad viens no jautājumiem ir, varbūt ģenerāla prokurors ir kādas minoritāšu grupas pārstāvis. Tātad ģenerāla prokurors, kas uzsāka šo procesu un kas bija atslēgas cilvēks. Viņas atbildes arī citēju. Viņas ļoti tuvi ģimenes locekļi ir aktīvi LGBT. Tā kā viņai ir zināma saikne ar šo. Bet es domāju, ka arī prokuratūrā LGBT tīkls un viņu aizstāvji impacted to that office. Viņi ir ietekmējuši prokuratūru lielā mērā. Teiksim, valsts prokurors, kas šobrīd turpina procesu, viņa jau pirms vairākiem gadiem ir sarakstījusi rakstus, kur viņa ļoti atklāti ir runājusi par savām woke ideoloģijas idejām un ir teikusi, ka Somijas luterāņu baznīca būtu jāsāk un ir sākusi salauzāt viendzimumu pārus, tā kā viņa ļoti atklāti iestājas par LGBT idejām. Labi, tad mēs pateicamies, jūs esat iedvesmu mums, lai Dievs svētī un lai jums ir spēks. Paldies, ka jūs esat šeit.